Tikai 10. daļa Latvijas pašvaldību ir brīvas no bīstamajiem augiem latvāņiem, un dzīvotspējīgā milzeņa izplatība ir visas valsts problēma. Kādas metodas tiek pielietotas cīņā ar latvāņiem, un ko darīt, ja saskarsme ar auga dedzinošo sulu tomēr notikusi? Par to plašāk Elizabetes Vītoles stāstā. Sosnovska latvāņi Latvijā parādījušies jau pagājušā gadsimta 50. gados, kad tie tika izmantoti kā lopu barība. Tomēr tajā laikā netika īstenota pietiekama kontrole par šo cilvēkiem bīstamu augu. Kā rezultātā šodien latvānis ir sastopams 107 Latvijas novados un pilsētās. Vislielākas latvāņu platības atrodas Vidzemē. Sosnovska latvānis, vai latīniski Heraklim Sosnovski, Latvijā ir izplatījies un precīzi uzmērīts 10,800 vairāk hektāros. Tas ir vairāk kā 15,000 invadēto lauku, dažādu izmēru. Latvāņu problēma ir Vislatvijas problēma, es teiktu. Latvānis oficiāli ir atzīts par vienīgo invazīvo augu Latvijā. Šīs floras pārstāvis ziedēšanas laikā, kas ilgs no jūnija līdz septembrim, satur indīgu vielu, kas palielina ādas jutīgumu pret saules stariem. Ja notiek saskarsme ar šo augu, jo īpaši saulainā laikā un latvāņa sula nokļūst uz ādas, rodas apdegumi, kas ir pielīdzinami 1. līdz 3. pakāpes apdegumiem. Šeit, Daugavas promenādes tuvumā, latvāņi tika pļauti jūnija sākumā. Kā var redzēt, 3 nedēļu laikā tie ir izauguši samērā lieli, un nākamais pļāvums tiem ir paredzēts jūlija sākumā. Tieši pļaušana ir izplatītāka metode cīņā ar latvāņiem. Pastāv arī citi veidi šī auga apkarošanai, piemēram, ķīmiskais, apstrādājot zemi ar dažādām ķīmiskām vielām, un bioloģiskais, ļaujot lopiem apēst latvāņus. Vērtējot katras metodas efektivitāti, speciālisti norāda, ka vislabāk cīnīties ar latvāni ir iespējams apvienojot dažādas metodas. Vairākās vietās jau mums ir cilvēki ziņojuši, ka ir sekmīgi pieveikuši latvāni. Varam plaši redzēt, kur ir uzartie lauki, ka laukā pašā latvāņa nav, apkārt maliņās ir, kur ir veiksmīgi piemērota ķīmiskā ierobežošanas metode. Arī varam redzēt latvāņu augumā samazināšanos un arī to skaitu izzušanu. Rīgā priekšroka tika dota pļaušanai, jo ķīmiska apstrāde mēdz kaitēt dabai. Kopš latvāņi ir savairojušies arī Galvaspilsētā, šeit tie tiek pļauti reizi mēnesī. Ņemot vērā, kā Rīgas pilsētas pašvaldībā latvāņi atrodas tuvu ūdens tilpnēm, ķīmiskā metode nav iespējama, nav pieļaujama saskaņā ar Minskas noteikumiem, jo tādā veidā mēs varam piesārņot vidi. Un tādēļ pļaušana tika izvēlēta kā piemērotākā. No 58 Rīgas apkaimēm latvāņi ir savairojušies vismaz 10 vietās. Šogad tika konstatētas 2 jaunās atradnes ar Sosnovska latvāņiem – Mežciemā un Zolitūdē. Kopumā tās ir teritorijas 13 hektāru apmērā, no kurām Rīgas pašvaldībai pieder apmēram 9 hektāri teritoriju. Savukārt pārējie 4 hektāri atrodas privātīpašumos. Un tātad Rīgas pašvaldība pļauj latvāņus Rīgas pilsētas teritorijā, savukārt par privātajiem zemes gabaliem ir atbildīgi teritorijas īpašnieki. Ja gadījumā jūsu izvēlētais maršruts ved cauri vietai, kur aug latvāņi, un apiet tos nav iespējams, jādara viss, lai āda nesaskartos ar šiem augiem. Kājās jābūt gumijas zabakiem un garām biksēm, savukārt rokās aizsargājošiem gumijas cimdiem. Ja tomēr esiet pieskaries latvānim, skartā vieta ir jāmazgā ar ūdeni un ziepēm 15 minūtes. Elizabete Vītola, Ilmārs Roķis, LMT.